Sveiki, man sauc Zans Titovs, manā Tito laboratorijas YouTube kanālā parunāsim par lietām, kas man likās svarīgas pēdējās dienās, un par manu ideju, ko darīt ar avenu. Padomi pasē man tautību ierakstīt latvietis. Paldies, ka jūs skatāties, liekiet laikus, abonējiet mani, diskutējiet. Mēs nebijām nevienā kurortā. Es saprotu, ka mums ir vajadzīgs plāns B. Aiziet! Krievijas izraisītais karš Ukrainā. Īstenībā ļoti traģisks notikums, jau gandrīz 2 gadus karo, cilvēki iet bojā. Vienlaikus viņš uzrāda šis karš tādu cinismu un divkosību. Un šajā gadījumā es domāju tieši no rietumu pasaules puses. Proti, neskatoties uz to, ka mēs nosodam karu, palīdzam Ukrainai, cilvēki tur iet bojā. Rietumi nespēja pilnībā bloķēt ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Ir jau 12 sankciju paketes, būs 13, bet neskatoties uz to, gāzi mēs iepērkam, Eiropas Savienība, es saprotu, sašķidrināto gāzi Spānija, graudi iet uz Eiropu, graudi iet caur Latviju, tranzīts turpinās, viss kaut kas notiek. Mēs par to sašūtam, bet īstenībā laikam tā mūsdienu pasaule ir tāda, ka tā integrācija savstarpēji ir tik cieša, kad laikam nogriezt visus galus un vispār nesadarboties ar Krieviju ir gandrīz neiespējami vai neiespējami. Kaut arī es domāju, ka ja mēs tiešām stingri pieietu tai lietai, tad karš varbūt jau būtu beidzies, tāpēc, kad mums vajadzētu savilkt joslas, mums vajadzētu tur atteikties no pāris iPhone'iem vai kaut kā tā, bet pilnībā nobloķējot Krieviju, karš ir ļoti dārga lieta, un viņiem nebūtu naudas par ko karot. Bet tas cinisms jau nav tikai no rietumu pasaules īstenībā. Traģikomiski vai traģiski, sauciet to kā gribat, es nezinu, man nav vārdu. Vai tas ir traģikomiski, vai tas ir traģiski. Ukraina karo ar Krieviju, bet caur Ukrainu iet gāzes vats uz Eiropu. Un gāzes vats strādā. Pa to iet gāze, Eiropa saņem gāzi, Ukraina saņem par tranzītu naudu no Krievijas, neskatoties to, ka viņi karo ar Krieviju. Līdz ar to tas jocīgais, tur ir vēl kaut kāds cauruļu vats ar amoniaku laikam. Var sakot, kaut kāda sadarbība starp Ukrainu un Krieviju, neskatoties uz karu, notiek. Kāpēc es to sāku runāt? Es gribu aiziet līdz tēmai Latvijas pilsonis Pēteris Avens vai Pjotrs Avens. Sauciet to, kā gribat. Vienu gadu, 90. gadu sākumā, viņš bija Krievijas Federācijas ārējo ekonomisko attiecību ministrs. Tad Avens nodibināja savu finansu kompāniju. 1994. gadā viņš kļuva par Alfa Banka 10% akciju īpašnieku, vēlāk par Alfa Banka prezidentu. Krievijas miljardieris Pjotrs Avens ir latviešu strēlnieka mazdēls. Man ir visīstākās latviešu saknes, un padomi pasē man tautību ierakstīt latvietis. Mans vectēvs slikti runāja krieviski, viņš bija vienkārši latviešu zemnieks no jaunpiepalgas. Nāca no lielas, 8 bērnu ģimenes devās pilsoņu karā, un tad kopā ar daļu latviešu strēlnieku palika Krievijā. Apprecēja man krievu tautības vecomāti. Viņu tāpat kā latviešu strēlnieku vadītājs arestēja un 37. gadā nošāva. Avens visai aktīvi darbojās Krievijas-Latvijas divpusējo attiecību veidošanā. Interesi par Latviju viņš alaži skaidroja ar dzimtas saknēm. Avena vectēvs dzimis Jaunpiebalgā. Intervijā Avens atklāja, ka par abu valstu robežlīgumu parakstīšanu viņam bijusi neformāla saruna ar tā brīža valsts prezidenti Vairu Vīģi Freibergu. Par robežlīgumu Avens runāja arī ar toreizējo premjeru Aigaru Kalvīti. Ekspremjeras, kuram par Avenu saglabājušās pozitīvas atmiņas, viņa loma robežlīguma noslēgšanā gan neizceļ. Jūs ar Friedmanu ir saukuši par Putina emisāriem. Jā, tās ir tīrās blēņas. Cilvēki ir mītu varā. Mēs nekad, izņemot paši sevi, nekur nevienu nepārstāvējām, nekad dzīvē. Savulaik Putinam tuvs padomdevējs, tagad režīma nežēlastībā kritušais uzņēmējs Sergejs Pugačovs pieskaita Avenu tiem Putina sabiedrotajiem, kurus vajadzības gadījumā var izmantot sarunām ar rietumvalstīm. Putinam vienalga ir vajadzīgi tādi cilvēki kā Pjotrs Avens, Čubais, kur vienkārši ieiet, parunāt, pateikt, redziet, tāda situācija.
Avens tika iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Viņa īpašuma Latvijā ir iesaldēta. Miljardieris, sankcionēts no dažādām valstīm, Eiropas Savienības, Amerikas un tā tālāk, par to, ka viņš ir atbalstījis Putinu savulaik, sēdēja pie Putina galda, kad Putins ziņoja par karu, bija diezgan pietuvināts Putinam, tagad dzīvo Latvijā. Un tā tālāk, un tā joprojām. Ja, tur ir skandāliņš ar pilsonības iegūšanu jocīgo, tur pastrādāja daži aktīvisti, tad ir viņa skandāls ar porcelāna muzeja izstādi. Viss zināms. Bet man šķiet, ka ja jau tas karš uzrāda zināmu cinismu visā tajā būtībā, kā jūs teicu, Ukraina karo, bet saņem no Krievijas naudu par gāzes tranzītu. Tad varbūt arī mums nevajadzētu tik strikti cīnīties vai iestāties pret tādu Piotru Avenu. Varbūt mums ir vērts ļoti pragmatiski un Latvijai izdevīgi strādāt pie tā, lai no Pietra Avena noņemtu sankcijas un lai viņa miljardi tiktu ieguldīti Latvijā. Piemēram, viņš varētu uzbūvēt dronu rūpnīcu. Ieguldīt, tur nezinu, kādu miljardu un uzbūvēt lielu, modernu dronu rūpnīcu. Mums ir speciālisti, kas dronus spēj ražot un spēj izstrādāt. Mums ir darba rokas, viņam ir nauda, lai viņš ar darbiem pierāda, ka viņš ir Latvijas pilsonis un lojāls Latvijai. Un tāda dronu rūpnīca Latvijā būtu ļoti noderīga, gan militāriem mērķiem aizsargāt, jo mēs saprotam, ka mūsdienu karš ļoti balstīsies un balstās uz droniem, gan arī miera laikā droni ir izmantojami. Līdz ar to viņam tas būs veiksmīgs bizness, Latvijā tās būs investīcijas un Latvijai būs pieeja modernām tehnoloģijām un moderniem aparātiem, kas saucās droni. Kāpēc tā nevarētu izdarīt? Kāpēc mums vienmēr ir jācīnās? Ir viņš sankcionēts, ir jocīga pilsonība. Pieņemsim, ka viņam arī tos miljardus atņems. Kas Latvijai no tā? Da nekas. Tad varbūt ir vērts pastrādāt par Latvijas interesēm. Lai tas cilvēks, kas ir Pēters Avens, ar darbiem pierāda, jā, viņš ir nopelnījis Krievijā naudu, bet tagad ir gatavs to naudu ieguldīt Latvijā, uzbūvējot, pieņemsim dronu rūpnīcu. Dronu rūpnīca ir tas, kas man ienāk prātā, bet es pieļauju, ka ir arī kaut kādas citas lietas, kur tāds Avens varētu ar darbiem pierādīt, ka viņš ir Latvijas pilsonis, lojāls Latvijas pilsonis. Nevis tur kaut kā pa kaktiem dabūjis pilsonību, bet tiešām viņam patīk šī zeme un viņš viņu atbalsta. Kāpēc ne? Tāds mans piedāvājums. Pasakiet, ko jūs par to domājat? Jā vai nē? Teiksim, pārsakot, nevajag neko daudz komentēt, kāds viņš ir slikts vai labs. Vienkārši jā, nē, es sapratīšu, ka jā ir par šādu iniciatīvu, nē, ir pret. Komentējiet. Varbūt būs kaut kāda maza statistika maniem klausītājiem. Interesanti. Ainārs Šlesers. Mēs nebijām nevienā kurortā. Kurorta pilsēta bija 300 km attālumā. Mēs braukājām tādā non-stopā. Ainārs Šlesers jau iepriecināja pagājušajā manā YouTube. Domāju, arī jūs visus ar savu braucienu uz Ķīnu. Bet viņš jau neliksies mierā. Viņš tāpat turpina tur, kā viņš Ķīnā un viņš investīcijas un kā viņam brūk virsū un cik tas ir nepareizi. Bet atkārtošu vēlreiz, tas ir ļoti vienkārši. Ja cilvēks brauc komandējumā, tad komandējumu vajag noformēt Saeimas prezidijai. Deputātam šajā gadījumā vai savā darba vietā. Tā Šleseram ir darba vieta. Savukārt, ja viņš nebrauc komandējumā, bet brauc kā privāta persona, kā izrādījās, tagad arī viņš pats saka, ka viņi brauc kā privāta personas, tad pieņemt labumus no Ķīnas valdības vai no jebkā cita deputāts nedrīkst. Trešā puse nedrīkst samaksāt ceļojumu uz Ķīnu, tā ir visai delegācijā, ieskaitot Šleseru. Tas tomēr, es skatījos biļetes uz Ķīnu, maksā plus mīnus tur ap 1000. Turpat pakaļ. Viesnīcas, ekskursijas,
visi transferi, autobusi, viss, kas tika, ko Ķīnas valdība nodrošināja šai delegācijai, ir labuma gūšana. Tas ir ceļojums, kur viņi guva labumu. Proti ceļojums uz Ķīnu, cik tur 10-11 dienas viņi bija. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Tas ir tiešais interešu konflikts, un man tiešām interesē atkal, ko Knāps tagad darīs. Cik ilgi Knāps izmeklēs šo lietu, lai atkal pēc kāda gada sāktu tiesāt, un tad, kad jau beigsies šī saima, tad pieņems lēmumu, ka tā nedrīkstēja darīt un sodīs. Tas nav man saprotams. Tiešām šo iestāžu lēnīgums brīdī, kad vajag, manuprāt, ātri risināt, ir nesaprotams. Atkal ļoti vienkārši lieta. Cilvēks pieņēma labumu no trešās puses. Deputāts to nedrīkst. Bet deputātam Šlesaram viņš mierā neliekās. Viņš ieliek Twitterī, ka mani uzaicināja uz ASV, uz Vašingtonu 4 kongresmeņi. Ceru, ka prezidents neliks šķēršļus man braukt uz Ameriku. Un ieliek to ielūgumu. Kaut kā kongresmeņi parakstījuši. Bet cilvēki jau māca angliski lasīt. Un tur ir skaidrs ielūgums uz lūkšanas brokastīm. Tādas notiek ASV. Visbiežāk tas ir ziedojuma vākšanai. Lūkšanas brokastis tur, mēdz vākt ziedojumus, piemēram, prezidenta kampaņai. Iespējams, ka šīs brokastis arī būs veltītas, Trumpam vai Baidenam. Es nepaskatījos, kas par kongresmeņiem parakstījuši to vēstuli. Un Šlesers tiešām atkal drīkst par savu naudu braukt uz Ameriku, uz lūkšanas brokastīm. Kongresmeņi viņu ir uzaicinājuši maksāt. Tur apmēram 100 000 tā ieejas biļeti parasti ir tādos pasākumos plus mīnus. Lai brauc. Bet, ja prezidijs viņam izsniegs šim braucienam komandējumu, tad es būšu dziļi sašuts, tāpēc, ka es nekādā veidā neuzskatu, ka man kā nodokļu maksātājiem ir jāmaksā Šlesaram biļete uz lūkšanas brokastīm uz Ameriku tikai tāpēc, ka viņš ir deputāts. Tas nav. Tas ir viņa personīgais. Viņš kā kristietis, viņš visiem vienmēr ir sludinājis, ka viņš ir kristietis. Lūdzu, brauc. Nav problēma. Ziedo, brauc, viss kārtībā, bet par savu naudu. Tas par Šlesaru īstenībā nebeidz pārsteigt tas cilvēks. Gan jāsaka, ka izskatās, ka viņa vēlētājiem pilnīgi vienalga, ko viņš dara. Viņš ir tik aktīvs, viņam ir, viņš stāsta tur par to pašu Ķīnu. Ziniet, tāds iespējas, kad Ainārs Šlesers pirmais ir no Latvijas aizbraucis uz Ķīnu, un tagad visa Ķīna atvērsies un baigās investīcijas nāks uz Latviju. Ar Ķīnu strādā latviešu uzņēmēji, Latvijas uzņēmēji 30 gadus, un tā nav vienkārši valsts. Latvija tur ir pienu piegādājusi savulaik, es nezinu vai tagad, bet jebkurā gadījumā tā ir sarežģīta valsts. Viņa arī ir priekš mums ļoti liela. Viņiem ļoti grūti saprast, kā var būt valstī 2 miljoni iedzīvotāji. Un mums ir grūti sadarboties, tāpēc, ka viņiem vienā pilsētā ir vairāk cilvēku nekā mūsu visā valstī. Un tā tālāk. Tā kā Šlesers nav pirmais, kas brauc. Lai viņam izdodas investīcijas saņemt no Ķīnas. Lai viņam izdodas attīstīt ekonomiku, bet tikai nejauc Aināru biznesu ar deputātu amatu. Tur ir tas interešu konflikts. Aizbraukt ar 2 dēliem, pārstāvēt ostu pa Ķīnas naudu, tas ir interešu konflikts. Vilcieni nebeigs mūs iepriecināt. Vai apbēdināt precīzāk. Protams, man tas izraisa smaidu, tāpēc, ka es pārsvarā vilcienus nelietoju, vai, tā nelietoju vispār. Esmu rīdzinieks, bet es saprotu tos cilvēkus, kuri tiek brauc ceļa vidū apstājās pēkšņi. Un sēž cilvēki tur pāris stundas vilcienā un nekur netiek, un nekas viņiem nav skaidrs. Un nekur meža vidū apstājās vilciens, viss jāgaida. Tāds man stāsts bija no viena drauga. Vilcieniem cita starpā ir svarīgi
viņu punktualitāti. Vilciens ir viens no tādiem transporta līdzekļiem, kurš, ja viņam ir pēc saraksta tur 17:57 jāiebrauc, tad viņš arī stacijā iebrauc 57. Tādā ziņā viņš ir labs transporta līdzeklis. Ja tas izjūg, tad zūd vispār ar vilcienu jēgu. Cilvēki labāk brauc ar mašīnu, jo ar mašīnu viņi var paļauties, ka viņu mašīna brauks atšķirībā no vilciena, kurš tur nebrauc. Bet, kas ir interesanti, parādās jaunas ziņas, kā izrādās, tur ir problēmas ar loģistiku un uzraudzību. Izrādās, ir aizdomas, ka vilcieni ir uzbūvēti ne tādām fāzēm elektrības kaut kādām tur nav īsti tehniskā specifikācija nebija paredzēta tieši šādam elektrotīklam, kāds ir mums, ko varēja paredzēt. Otra lieta, ka mašīnisti un apkalpojušais personāls, kas apkalpo jaunos vilcienus, viņiem bija jāmācās Čehijā, kā ar tiem vilcieniem braukt un kā ar viņiem sadzīvot. Tas arī nesot izdarīts neskapēc. Un šiem vilcieniem vajag siltus depo, lai viņus varētu labot. Un pasažieru vilcienam siltu depo nav. Cits starpā ministrs, kurš tagad sit ar dūrītēm, kā viņš tur soda naudas, jau 250,000 ir aprēķināti no Škodas vagonkas, ka viņiem jāmaksā sods. Viņi nav samaksājuši, bet mūsējie tā kā skaita un tā kā kaut kad droši vien rēķini piestādīs. Un tad nav jau teiks, ka viņi samaksās cits starpā. Viņi var tiesāties, kaut ko pierādīt, ka cita elektrība. Tā vienalga kaut ko. Nav tik vienkārši līguma sodus arī dabūt. Bet ne jau tāpēc man viens draugs priecājās, redz, kā viņi maksā sodus. Un ja tā notiks, tad beigās mēs pavelti dabūsim tos vilcienus. Jāsaka, ka tur līdz sodiem 253 miljoniem būs grūti ar sodiem dabūt atpakaļ. Bet ne jau tāpēc mēs pirkām vilcienus, lai to naudu dabūtu atpakaļ vilcienus, jo mēs pirkām tāpēc, lai brauktu ar tiem vilcieniem. Tā kā tas, manuprāt, ir tāds etalons, kādā veidā var sačakarēt jebkuru lietu. Es saprotu, ka mums ir vajadzīgs plāns B, jo es nezinu, kas notiks ar šiem vilcieniem. Es ceru uz to labāko. Mēs esam iedevuši Škodai termiņu 2 mēnešu laikā nodrošināt 95% uzticamību šiem vilcieniem. Ja tas netiks nodrošināts, iespējams, ka mums ir vajadzīgs šis rezerves variants, lai atgrieztos kaut vai pie vecajiem. Rezerves variants nav, teiksim tā, sagatavots vai gatavs? Šobrīd tiek gatavots. Visticamāk, es versīšos arī valdībā ar pieprasījumu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai pasažieru vilcienam būtu iespējams šos vilcienus, veikt šos kapitālos remontus, lai nepieciešamības gadījumā viņus varētu atgriezt apritē. Pirmie vilcieni Škodas vagonki tika atvesti. Jūs neticēsiet, 22. gada jūnijā ir pusotras gads pagājis, kopš šie vilcieni ir šeit. Vilcieni tika testēti, vilcieni tika pārbaudīti, vilcieni tika licenzēti, saņēmuši kaut kādas certifikātus, ka viņi var pārvietoties. Un viss tā rezultātā čušs viņi nebrauc. Un tagad sākās politiskā jēzga. Politiskā jēzga, Siliņa saka, vajag meklēt vainīgos. Brīškans saka, vajag meklēt vainīgos. Pasažieru vilcienu padome atkāpjās. Kas ir smieklīgi, ieceļ uzreiz jaunu padomu, kas ir loģiski, vajag iecelt kaut kādu padomu. Bez padomas taču mēs nekādi nevaram. Tur ir viens informācijas tehnoloģijas speciālists, viens Certus domnīcas kaut kāds priekšsēdētāja vietnieks un viens aviācijas speciālists. Tur īsti dzelzceļnieki tā kā nav. Lai cik tas jocīgi nebūtu. Un arī iepriekšējā padome, es domāju, šitā padome ir pagaidu padome, bet visas padomes tiek ievēlētas konkursa kārtībā, bet visas padomes nespēja strādāt. Cits starpā Briškens arī bija padome pasažieru vilcienā brīdī, kad tie vilcieni sāka šeit ienākt. Jebkurā gadījumā Briškena nedienas ar vilcieniem sāk uzņemt apgriezienus. Siliņa pieprasa Briškenam rīcību, lai soda, vajag atrast vainīgos. Un tad parādījās ziņa, Čirsis, kas arī no jaunās vienotības, arī uzbrūk Briškenam. Viņam ir pārmetums par Dienvidu tiltu.
Tas it kā nekas nebūtu, bet izskatās, ka virs Briškena galvas samilst mākoņi. Un šajā gadījumā ir smieklīgi skatīties satiksmes ministrijas reklāmas video, kur šos vilcienus atklāja. Pirmkārt, es gribu apsveikt mūs visus, jo šis patiešām ir jauns laikmets Latvijas mobilitātes sistēmā. Mēs nostiprināsim dzelzceļu kā sabiedrisko pārvadājumu mugurkaulu, mēs attīstīsim mūsu stacijas, mēs padarīsim stacijas pieejamas, piekļūstamas, mēs kombinēsim vilcienus ar citiem pārvadājumu veidiem, tā, lai mūsu cilvēki varētu pēc iespējas ērtāk, videi draudzīgākā veidā, komfortabli, silti nokļūt visā Latvijas teritorijā. Laipni lūgt jaunajā vilcienā, izmantosim vilcienus, šī ir jauna diena Latvijas transporta vēsturē. Paldies! Bet vēl smieklīgāk ir skatīties paša Briškena progresīvās partijas sataisīto reklāmas rullīti. Ko dara ministrs, kad ir rūpe par Dienvidu tiltu, kad ir rūpe par vilcieniem? Ministrs priecājās par motoru muzeju. Šodien esam motoru muzejā, un tūlītās jūs uzzināsiet manu top 3 no šī muzeja lieliskajiem autiņiem. Atgriezīsimies pie pagātnes. Pagātnes tēma Reinis Znotiņš, eks-deputāts Reinis Znotiņš, kā jūs zinat, pagājušā gada jūnijā vai jūlijā vasarā kāpņu telpā saplūcās ar kaimiņu, kas pats par sevi būtu nieks. Nu, kam negadās, kunga prātā sakašķēties ar kaimiņu. Bet skandāls pacēlās ne no tā. Skandāls pacēlās no tā, ka Reinis Znotiņš izplatīja sociālos tīklos vēstījumu, ka viņš, latvietis būdams, kaimiņam aizrādīja, ka jārunā sabiedriskās vietās latviski, un tā vietā kaimiņš viņam uzbrukā, nolamāja, piekāvā, un vēl sliktāk atbrauca policisti, un policija arī vērsās pret viņu. Un, var sakot, viņš kā latvietis savā dzimtenē bija dziļi un smagi cietis no krieviem, no krieva kaimiņā un Latvijas policijas kādu nemīlestību pret latviešu valodu, teiksim tā. Sociālos tīklos sacēlās vētra, kā tad tā, ārprāts. Bet tad parādījās video par šo notikumu. Un izrādījās, ka Znotiņš bija kunga prātā, Znotiņš krieviski rupji lamājās, pats uzbruka kaimiņam, dabūja no kaimiņā, teiksim, atbildi, tika tur tā kā savaldīts, izsaukta policija. Policija ļoti mierīgi pateica, jauns kungs, jūs esat dzēris. Un tā nedrīkst uzvesties, uz ko viņš teica, es tūlīt piezvanīšu ministram Kučinskim, toreiz bija iekšlietu ministrs Kučinskis, un visiem jums būs slikti, jo es esmu šo valsts būvējis, esmu deputāts un tā tālāk. Nu, var sakot, tīrs naida noziegums un ļoti neglīts viss tas pasākums kopā. Bet, nu labi, kāpēc es to stāstu? Apnika man stāstīt. Kas no tā visa notiek? Tātad jūnijā tas notika, un tagad ir, teiksim, starprezultāts. 100 eiro sodu Znotiņam piesprieda. Viena krimināla lieta ir tiesā, otrā policijā. Tātad sots viņam ir administratīvais sots par pārkāpumu par to, ka viņš utlamājās sabiedriskajā vietā. Krimināla lieta ir par naida kurināšanu un rasu tur kaut kādas, var sakot, naida kurināšanu. Un vēl viena krimināla lieta, kas ir, acīm redzot, policijā, par miesas bojājumu nodarīšanu. Man ir jautājums kārtējo reizi tiesu sistēmā. Tātad ir kautiņš kāpņu telpā. Ļoti vienkāršs noziegums, kur ir cietis cilvēks, kur ir cilvēks lamājies un ir izraisījis rasu naida kurināšanu. Vai tiešām tur ir vajadzīgi 3 procesi un gadiem ilga tiesāšanās? Vai tas tomēr nav viens notikums, kura laikā ir gan rupi lamājušies, gan izraisījuši rasu naidu, gan arī nodarīt miesas bojājumu? Vai tiešām tur ir vajadzīgi viens administratīvais pārkāpums un 2 krimināla lietas? Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieļaujami. Es uzskatu, ka tur bija atkal jābūt ātrai tiesai, ātri pieņemt lēmumu, un Znotiņš jau būtu nosacīt, pat varbūt izcietis, tur nezinu, savus sodus, ko viņam tur piesprieda.
Tā vietā tiesu sistēma uztaisa 3 lietas, no viena kautīna kāpņu telpā. Pilnīgs marasms. Līdzīgs gadījums ir ar Krievijas proklēmisko aktīvistu Jeļenu Kreili. Tā kā īstenībā tādā ziņā tiesu sistēma mums ir godīga. Gan pret Znotiņu viņi neko nevar izdarīt, gan pret Krievu aktīvistu. Krievijas aktīvisti, kaut kāda Jeļena Kreili, staigājas tur pagājušā gada vasarā ar kaut kādiem uzrakstiem Puķinu vai Druk, Krievijas karogu, Z burtu nesāja, kaut kāds Krievijas ģerbons, var sakot, uzvedās, izmantoja Krievijas simboliku un tur skaļi kaut ko tur kliedza. Atkal 2 krimināli procesi, viens par genocīdu un noziegumu pret cilvēku slavināšanu, dabūts tur jau, kam ir 1 gads nosacīti, bet pārsūdzība, otrs vēl kaut kāds par to, ka viņa simbols Z ir nesājas plecas Somai, tas ir atbalsts Krievijas agresijai Ukrainai. Un atkal tas pats, atkal krimināla process, atkal tiesāšanās, atkal tiesu sistēma noslogota. Visi tiesneši kasa pieres un saka, vai cik mums grūti strādāt. Es to nesaprotu. Tie nav nekādi, tur nav Šerlokam Holmsam jābūt, lai to lietu izskatītu. Tur ir vienkārši jāpaņem, jāizlasa, jāizskata un jāpieņem lēmums. Tur nav nekas vairāk vajadzīgs. Bet tāpat kā Znotiņam, tāpat arī Jeļena Kreile apgabalu tiesā aizņems, es domāju, gan jau pēc gada mēs vēl par to parunāsim. Jebkurā gadījumā es tiešām aicinātu, piemēram, ko varētu izdarīt prezidents. Prezidents mums ir aktīvs, viņam patīk visādas likumdošanas iniciatīvas, sapulcināt tiesības sargājušās organizācijas vadītājus, tur ģenerālprokuroru, tiesnešus, policists, un apspriest un pieņemt lēmumu, kādā veidā tikt galā ar vienkāršām lietām. Vienkāršām lietām, kas nav sarežģītas, kas ir kautiņš, 2 kaimiņu kautiņš kāpņu telpā nav nekas sarežģīts. Vienas Krievu prokremliskās aktīvistas staigāšana un vicināšanās ar karogu vai tur demonstrēšana, ka viņi atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā, arī nav nekas sarežģīts. Tur nav Šerlokam Holmsam jābūt. Un šādām lietām jārisinās ātri. Es atceros, bija vienu brīdi, sen jau pirms gadiem, varbūt 10 vai mazāk, vienalga, Londonā lielas nekārtības. Tur jaunieši demolēja veikalus un var sakot, kaut kāda iemesla pēc viņiem tur bija uznācis pāris dienas, viņi tur jandalējās un līdzīgi kā mums te 13. janvārī, tā arī viņi tur kaut kādas veikalus dauzīja un mašīnas dedzināja. Tad pirmie tiesas lēmumi bija tās dienas vakarā, un tie cilvēki saņēma sodu nekavējoši, un nekavējoši viņi tika sodīti. Kā kurš tur 30 dienas cietumā, kaut kas tāds, ja? bet uzreizes, cilvēks tiek pieķerts pie lietas, un uzreizes viņam ir tiesas spriedums par to nodarījumu, jo tur, saka arī, tur nekas sarežģīts nav, ja cilvēks demolē veikalu, tad ko tur jāizmeklē? Ko tur jāizmeklē? Tur jāieliek cilvēks cietumā un jāsaskaita, cik viņš ir parādā veikalam naudas par to, ko viņš ir sadauzījis. Viss. Es domāju, ļoti līdzīgi ir jādomā arī mums un tiešām jāatsvābina, labs vārds jāatsvābina. Es to izdomāju, galā Levits arī māk izdomāt vārdus, kāpēc es nevarētu. Lai vienkāršas lietas tiktu ātri risinātas un tiesu sistēma varētu nopietnāk pievērsties nopietnām lietām. Un tās iztiesāt, kas ir sarežģītas. Šīs nav sarežģītās lietas. Viņām nav jābūt gadiem ilgi tiesāšanā. Tas prasa valsts resursus un tas ir ļoti nelietderīgi, viņi tādā veidā tiek izmantot. Tā kā tiešām aicinu šajā gadījumā Rinkēviča kungs. Uztaisiet tādu sapulcīti. Varbūt kaut kas sanāks uzlabot tiesu sistēmu. Otavas konvencija. Neviens nezināja, kas ir Otavas konvencija, kamēr nesākās jezga par kājnieku mīnām un Otavas konvencijas izstāšanos vai neizstāšanos no Otavas konvencijas. Kas ir smieklīgi, mana balss ir, mana balss vāc parakstus par Otavas konvencijas izstāšanos no Otavas konvencijas.
Un paralēli viņi vāc balsis par palikšanu Otavas konvencijā. Tad pretējas iniciatīvas viņiem tas sanāk. Man grūti to saprast, bet īstenībā tas ir tik stulbi vispār tādas iniciatīvas balsot, cik vien stulbi var būt. Runa ir par izstāšanos no Otavas konvencijas, lai mēs varētu lietot kājnieku mīnas. Tikpat labi mēs varētu balsot par to, ka nopirksim 5 tankus vai 6 raķetes vai es nezinu, ko helikopterus. Tas laikam tomēr ir speciālistiem risināms jautājums, un militārie speciālisti var pieņemt, ieteikt politiskai vadībai, veči, davai stājamies ārā, mums tās mīnas ir vajadzīgas. Kaut arī militārie eksperti pārsvarā norāda, ka tās kājnieku mīnas nemaz nav tik efektīvas, kā liekas, jo tas arī diezgan skaidrs. Var jau uztaisīt 100 mīnu lauku un tad cerēt, ka neviens tas atturēs, kā neatturēs. Tas ir inženieri tehniski novācams un tas apgrūtina, protams, agresoru, bet tas neapstādina agresoru. Vai Latvijai ir pragmatiski nepieciešams izstāties vai tieši pretēji neko nemainīt šajā jautājumā un palikt Otavas konvencijas ietvarā? Mēs šo te Otavas konvenciju vai arī kājnieku mīnas izmantošanas iespējas un vajadzības, skatoties no taktiskā redzējuma, mēs to esam jau izdarījuši daudzus gadus iepriekš. Un šodien oficiāli var paziņot, ka mēs neredzam praktisku ieguvumu izstāšanais no Otavas konvencijas. Un tam pamatojums ir sekojošais. Kājnieku mīnas ir tikai viena, nevisai galvenā sastāvdaļa šķēršļu veidošanā. Tā nenodrošina aizsardzību pret mobilajām platformām bruņotā. Tā kājnieku mīnas ir īstenībā lokāli izmantojams dažādos taktiskajos paņēmienos, lai, piemēram, aizsargātu prettanku mīnas, lai aizsargātu kādus objektus. Un otrkārt, kājnieku mīnas ir noteikti visu laiku jāaizsargā 24/7. Un principā, ja mēs skatāmies, kāds ir ieguvums no kājnieku mīnām, tad daudz lielāks ieguvums ir principā ieviešot modernas tehnoloģijas, artilēriju, mīnmetējus, pret kājnieku sensorus. Un tā kā, ja mēs tā skatāmies, tad tas ieguvums, ja mēs tagad izstājamies no Otavas konvencijas, ir diezgan minimāls. Vēl jau vairāk tāpēc, kad nav aizliegtas modernās pretkājnieku mīnas, kas ir vadāmas, kas ir iedarbināmas citādos veidos. Tātad Otavas konvencija principā ir runa par iedarbināšanas veidu, nevis par kājnieku mīnām kā tādām. Un tāpēc, izsvarot to visu kopā, kāds tas ir tas praktiskais ieguvums? Īstenībā ļoti minimāls. Un šā diskusija pilnīgi apsveicam sabiedrībā. Tātad sabiedrība ir ieinteresēta un arī daudzi ir nākuši ar dažādām iniciatīvām. Mana balss vākt parakstus, tas jau vairāk nekā diskusija, tas jau konkrēti virzība pretim normatīvajam aktam. Jā, bet mūsu valstī vāc parakstu par daudzām lietām, ne tikai par šito lietām. Bet es iesaku tomēr uzticēties ekspertiem. Es biju Bosnijā kaut kādā 90. gadu vidū, kā žurnālists. Un kas mums krita acīs, vietēji iedzīvotāji bija ļoti daudzi bez kājām. Bez vienas kājas, bez abām kājām. Un tas viss bija ļoti daudz sakropļot cilvēki, jauni cilvēki. Un tas tā tiešām dūrās acīs. Un tas viss bija no kājnieku mīnām. Kājnieku mīnas Bosnijā bija daudz. Tas bija kaut kāds marts. Un tur jau sāka ziedēt ceriņi. Un tā kā mēs lidojām projām, mēs gājām tur pa kaut kādu sāģi ar tiem latviešu karaspēku karavīriem. Un es gribēju pārkāpt pāri tur gravāju un saplūkt ceriņus. Aizvest uz mājām ceriņus, marta tur vidū vai beigās vienalga. Un tas karavīrs saka, jā, varbūt kāja tev noraus, varbūt galva noraus, ej, droši. Nekur nevarēja būt drošs, vai tās kājnieku mīnas ir vai nav. Tur ir ceļš, kas ir drošs iešanai, 2 metri pa labi, 2 metri pa kreisi, jau bija bīstamība, ka tur ir kājnieku mīnas. Tā kā kājnieku mīnas ir bīstamas, mīksti izsakoties. Otra lieta, otrs aspekts, kas ir jāsaprot par Otavas konvenciju un kājnieku mīnām.
No kājnieku mīnām ir atteikušās 153 valstis. Ņemot vērā, ka pasaulē ir apmēram 200 valstis, tad lielākā daļa pasaules ir atteikušās no kājnieku mīnām. NATO spēki ir atteikušies no kājnieku mīnām. Mūsu aizsardzības doktrīna saucās, tomēr mēs sagaidām, ka NATO mums palīdzēs, kad mums ir aizsardzību veiks kolektīvais NATO spēks. Mēs noturēsimies turēsim kaut kādu brīdi, bet pēc tam lielais aizstāvis būs NATO. Tāpat arī šeit ir kontingents, ārzemju kontingents, kas ir jau regulāri šeit. Un ja šie sabiedrotie nepieļauj mīnas, tad mēs riskējam, ka mēs paliksim ar mīnām, bet bez NATO. Jo tur var sadarbība pajukt. Ja jau jūs te lietojat mīnas, tad mēs nevaram ar jums sadarboties, vai sadarbība būs apgrūtināta. Katrā ziņā tas arī ir politisks aspekts, kas vienmēr jāņem vērā. Katrā ziņā es tur saskatu sautīgumu, protams. Es saskatu, ka cilvēki ir, kaut arī 153 valsts ir atteikušās, bet ir mīnu ražotāji. Mīnu ražotājiem vajag mīnas ražot un pārdot. Pārdos, protams, tad viņi ir ieinteresēti, lai jebkura kāda valsts piekrīt pirkt, tad viņi var pārdot. Forši, viss ir labi. Tā kā es esmu pret kājnieku mīnām. Ceru jūs arī. Paldies, tas bija tas, ko gribēju pateikt, pastāstīt par to, kas man likās interesants un svarīgs. Ceru jums patika, jebkurā gadījumā piedalieties lūdzu aptaujā par Avenu. Man interesē arī jūsu domas par šo manu ideju, lai Avens investē Latvijā un uzbūvē dronu rūpnīcu. Un tiekamies nākamnedēļ.